Tātad es gribētu, lai kāds, Mārtiņ, tev vari nofilmēt šo atnākušo žurnālistu? Varu, tagad. Agri, tu esi kā augstā, tu uzliec kadru un atrod krēslu un sēdies šeit. Tātad Mārtiņš filmē atnākušo žurnālists Valdis. Tev jānofilmē viss, kas notiek. Jā, es mēģināju, cik var. Tu tad nofilmē visu. Tātad, Kaspar, ko tu tur sēdi? Kāpēc ne? Nē, tu esi pirmā melnā galva, tu jau vienreiz uzstājies šeit. Bet šis būs par festivālu, ne? Arī taisnība. Man 11. Pareizi! To organizē, pareizi! Nu labi, tātad... Sveiks! Tīron, lūdzu atklāj šo cienījamo preses konferenci ar brīnišķīgiem žurnālistiem. Ir atbraukusi BBC, Deutsche Welle, kas tur vēl ir atbraucis? All the journalists, we are greeting all the journalists which were cordially invited a long time ago. They expressed their interest a long time ago. All this will make the first announcement and then they film non-stopā. Valdi, neslēdz ārā. So all this will make the first announcement of the program. Of what will take place next week. Next week, Riga Slikes is celebrating its 30th birthday, and the Fool's Fazenda for Future opens its doors and celebrates its opening with 1 week of festivities. All this will be the first who will announce the event. All the journalists, welcome. Kādā patīk visi šie žurnālisti? Amazing journalists have come and they sort of... Šavreiz atnācis... Šaurreiz. Ir vismaz atnācis viens žurnālists, ir atnācis arī labi. Jūs arī esat žurnālisti? Gribētu uzšķirēt. Gribētu uzšķirēt. 2 ir atnākuši, redziet. Jūs pārstāvat BBC Angliju, vai ne? Tātad Tirona pirmie vārdi, lai izstāstītu par svētku nedēļu. You are welcome. Esiet sveicināti. По-русски нельзя? Можно. Привет. Viņa no vakaram ziņo no apviņu. И что? Šeit ir valsts iestāde. Mums ir 3 valsts. Nē, šeit ir Rīgas laika muļķu māja, nodakstu. Tā, Tirons, viņš vairs nepārtrauk. Jā, bet es esmu noslēpuma labātājs. Un es tos noslēpumus labāju ar cieši aizsniegtām lūpām. Tāpēc es neko jums nevaru pateikt par nākošajam. Redziet, es jūs gribētu tad iepazīstināt ar šeit sapulcējušamies viesiem, jo es vienīgais viņus pazīstu. Tātad iepazīstieties Kārlis, šīs mājas prostata. Lūk, tajā, tur Kārlis, ja, tas ir Kārlis, mājas prostata. Šeit Agris, mājas augstā sirds. Ja, redzat, ja, Agris ir mājas augstā sirds. Tālāk Maksims ir viena no 2 mājas ausīm, ne, viena no vairākām mājas ausīm. Viņš jums atbild par dzirdēšanu. Mārtiņš ir mājas aste. Muļķu mājā ir sava aste, tas ir Mārtiņš šeit, lūdzu, sarkanās biksēs. Ariels ir mana labā roka. Viņš ir labās rokas vietas izpildītājs, jo viņa īstais amats ir būt tai atsevišķai rokai no Adamas ģimenītes, ja? The thing. Tātad Kaspars ir pirmā melnā galva, bet viņš grib izstāstīt mums par svētku nedēļas, tā sacīt, vienu no notikumiem. And Jonathan, of course, is the second blackhead of our house. Which is therefore I don't know why you are sitting here because the blackheads were invited 2 days ago, but thanks for coming. Your pleasure. Yes, your pleasure. But you should give pleasure to the house, not to yourself. And here is our chief boss. This was found in Tsirava today. Found by the guy by the person who is this manīta Tīrona pasties lūdzu. Tas ir sveiciens no Cīravas, šodien novākta svaiga. Tos atsūtīja mūsu
Asins donoru centrs, jau mājā ir asins donori, un asins donoru centrs atrodas Cīravā. Tā ir svaigākā šī gada, šīs dienas Rīgas laika sarkanā mušmira. Kā jau jūs labi zinat, es piedāvāju mikologiem un Latvijas universitātes rektoram pārdēvēt sarkano mušmiru par Rīgas laika sarkano mušmiru. Un, protams, ka ielikt sarkanajā grāmatā, kā mums ieteica jau Roberts Govziņš jau 1. aprīlī. Tā kā līdz ar to uzskatu, ka esam atklājuši šo. Tā kā Jonatans nesaprot nevienu vārdu latviešu valodā, viņš ar izpratni mūsos klausās. Agri, tu kā augstās sirds, vai tu varētu būt tik labs un iesāktu ar to, ko dara augstās sirds Rīgas laika muļķumājā? Viņas salst pirmkārt, vai ne? Jā, pirmais, tas, ka ir ļoti augsti. Un es meklēju, kā sasildīties šeit. Tur ir visādi risinājumi un tā tālāk. Var šitā darīt, piemēram, vai ne? Jā, šitā var. Pasties, tu arī māki sildīt, ne? Jā, mums ir tādas metodas, kā sildās. He says he's a cold heart of this house. Jā, piedzīvis, tepat. Augsti, jā. Augsti, ja? Jā. Nu labi, tad mājas prostati, ko tu te dari? Sildu visus. Nu redzi, kā Agri, ja tev kļūst vērts, tu vari aiziet pie prostatas bāriņa un sajusties silti. Maksim, ko dara mājas auss šajā mājā? Vai ko darīs, vai ko grib darīt? Stāsti! Jā, mājas auss cenšas būt klātesoši un sadzirdēt, klātesoši caur dzirdi. Un tad šajā sakrā mēs arī šeit plānojam rīkot tādus padziļināto klausīšanos nākam trešdien, kad kopā ar akustiķiem izmērīsim šīs zāles reverberācijas laiku, kas būs arī tāds paraugu mērījums ar skaidrojumiem un interpretācijām, kas taps uzreiz uz vietas, kas ir diezgan unikāls pasākums, jo tā ir tāda tehniska mistērija, varētu teikt, kur var diezgan viegli cilvēku valodā atmaskot, ja par to runāt skaidrā valodā. To mēs mēģināsim darīt trešdien un vēl jau vairāk paturpināt to ar diskusiju, kas iesaista šajā te mistiskajā dzirdes aspektā ne tikai profesionāļu viedokļus, kas ir akustiķi, piemēram, bet arī mākslinieku un radošo cilvēku viedokļus un pieredzes. Mēģinot veidot tādu kā dažādu viedokļu satikšanos un sadzirdēšanu. Bet vēl tev bija doma paklausīties, kā skan sienas šajā mājā? Tas arī tā ir, tas jau bija darīts iepriekš, un no tā mēs nevienu brīdi neatsakamies. Jo klausīties būtībā jau viss ir kustība, un kustība izraisa vibrāciju, un vibrācija ir gaisā, un tā nonāk ēkā, sienas to uztver un pastiprina. Tādēļ mēs klausāmies būtībā visu. Mēs varam dzirdēt primāri, protams, mūsu pašus telpā, mūsu pašus ēkā, bet arī ēku un iespējams arī kaut ko, kas ir bijis šajā ēkā, pirms mēs esam ienākuši šajā ēkā. Tā ir tā dziļā klausīšanās, kuru mēs mēģināsim šeit realizēt. Paldies, Maksim. Mārtiņš, kā mājas aste, varētu izstāstīt, ko tu, izņemot to, ka tu reizēm luncinies ap māju, kas ir tas, ko tu varētu darīt mājā tuvākajā nedēļā? Svētdien ļoti konkrēti rīkot izsoli. Svētku izsoli. Izstāstījā mazliet par to izsoli. Svētku izsoli, kurā tiks tirgoti gan dažādi mākslas darbi, gan dažādi... Gan tīroni iekšas varbūt? Jā, varbūt. Gan dažādi izdevumi. Jā, varbūt. Izsoli svētku. Godu tai sekojošajā nākamā dienā jubilejai. Jā, jubileja mums ilgst nedēļas, bet sāksies viņa ar izsoli. Sāksies viņa ar izsoli kā tāds, jā. Un datumiņas jūs var atgādināt. Remember the 5th of November. Tā kā tu vēl kaut ko pateikt. Kādi darbi tur būs vai kādi autori? Lieli kompānija. Kaut ko tu atceries no tiem darbiem? Es atceros mākslinieks, visu darbus vēl neesmu. Jā, bet tad mākslinieki kādi būs pārstāvji? Darbs Kontiļējos, piemēram, Andris Eglītis, Kristaps Zariņš, Olga Šīlova, Māra Brašmani. Nu, kaut kādi cienījami cilvēki. Diezgan cienījami cilvēki, dažādi žanru, mākslas žanru pārstāvji. Nu, patīkam. Paldies, Mārtiņa, par astes luncināšanu. Valdi? Es filmēju visus.
Tātad, Kaspar, tu kā pirmā melnā galva varētu izstāstīt, ar kādiem nodomiem tu te sēdi? Nu jā, es varbūt šajā mājā pārstāvu vairāk to micēlī daļu, kas skan, respektīvi mūzika, reizēm dzeja, bet festivāla ietvaros man ir tas gods. Mums nav nekāda festivāla, mums ir Rīgas laika muļķu mājas atvēršanas svētku nedēļa. Atvēršanas svētku nedēļas noslēguma pasākumu, kurā uzstāsies dažādi mūziķi no dažādiem žanriem, džess, elektronika, deju mūzika, būs arī Ingus Baušķinieks saviem draugiem atklās. 8, vai ne? Sestdien? 10. 10. viņš sāk? Nē, paga. 11. Nauris Puntuls ar Olgurai dziedās dziesmu pie komunisma sārta aizdedzināšanas. Dziesmu, kad man vairs nebūs 15. Jā, tātad 10. ir Ingus Baušķinieks un draugi, 11. Mēs 11. un 11. Jā, mēs aizdedzinām komunisma rēga sārtu. Rēga sārtu pagalmā. Nu, kur būs tur? Un pēc tam mēs atgriežamies iekšā 12. No 12. naktī sāksies melnā cauruma improvizācija, kurā piedalīsies vairāk nekā 20 dažādi mūziķi līdz rītam. Un būs arī atvērtas citas telpas mājā un būs vairāk skatuves izkaisīts pa māju, kā tāds skanošais micēlijs. Nu jā, es biju cerējis, ka būs arī no mājas neatkarīgs loceklis atnācis. Bet es piebildīšu, Kaspar, ka tas nav noslēguma pasākums šīs nedēļas, jo noslēguma pasākums būs 12. novembrī Rīgas laika muļķu mājas balvu pasniegšanas ceremonija un noslēguma koncerts. Tieši tā. Lūk, un savukārt 10. aprīlī piekdien Vladimirs Tarāsovs ar Viktoras Paukšte, vienā sakot, labākais džez bundznieks kopā ar pasaulē ar labāko lietuviešu pianistu. Kopā mums te radīs mūzikālus pārsteigumus un brīnums. Un, kas ir pats interesantākais un smieklīgākais, manuprāt, 1986. gadā tāda studija 8 iestudēja izrādi 7. Laura Gundara sacerētu. To varēsiet uz šīs skatuves redzēt 7. novembra vakarā, kurā piedalīsies visi tie paši, kas savulaik 86. gadā man atstāja tādu iespēju. Lauris Gundaras, Rovans Baumanis, Imants Vekmanis, Jānis Dēnāts, tie visi atgriezīsies savās senajās 86. gada lomās. Tas otrdienas vakarā. Un, vēl es gribētu piebilst, ka atklāšanas koncerts pirmdien 6. novembrī šeit Valsts akadēmiskais koris Latvija izpildīs Lepo Sumeras sēņu kantāti un nav izslēgts, ka arī būs vēl kādi, piemēram, Krista Auznieka vai Džona Keidža skaņdarbi iekļauti atklāšanas koncertā. Pēc tam, ja mājā notikušais konflikts pārvērtīsies mierizlīgumā, tad šeit mūs ienesīs torti, 15 kilogramīgu torti, mājas formā, kuru mēs tad arī kopā ar brīnišķīgiem mūsu viesiem varēsim notiesāt. Es biju cerējis, ka atnāks arī viens neatkarīgs loceklis pie mums šeit šodien. Un viņš, ko ir atrodās citur, svarīgākās lietās. Taču 9. novembrī, ceturtdien, Gins Gabrāns atklās savu izstādi šajās ēkas pirmajā stāvā. Sēņu projekts Transfungus. Viņš 8 mēnešus ir trenējis mākslīgo intelektu sēnes, kurus jūs varētu kādreiz redzēt uz Rīgas laika, pēdējos 8 mēnešus vēlreiz redzēt uz Rīgas laika aizmugurējiem vākiem. Viņi būs redzami arī šeit. Un būs daži vēl arī sēņaini pārsteigumi. Vēl, ko es gribētu piebilst, Ariela,
saki, ko tu šeit dari? Pa ko tu atbild mājā? Es mācos un es palīdzu ar visu to, ko tev vajag, lai es palīdzu. Un ko tu mācies šajā mājā? Es mācos no daudziem cilvēkiem, kreatīviem cilvēkiem, tie ir daudz intelektuāli. Būtu cilvēki, kuriem es jau esmu runājis, esmu iemācījos no Jonathan par, viņš teica, ka viņš māca kreativitāti, un viņš ir izpētījis human behavior, cilvēku uzvedību, psiholoģiju, viņam arī ir. Un es tev atgādināšu, ka viņš tev atgādināja par Šekspīra vētru, no kurienes nāk tavs vārdiņš Ariels. Jā. Nevis no veļas pulvera, kā dažiem liekas, tas ir Šekspīra vētra. Nu, redziet, ir vēl daži, varbūt kāds orgāns atnācis. Kas tur ir atnākuši? Es neredzu tik tālu. Kas tas ir? Tur ir 2 человека. Вот тут наши израильские товарищи, Любовь и Юра, вот присоединились к большому числу наших журналистов, которые тоже как бы участники дома. Любовь тут строит фотостудии. Любовь одна из прекрасных фотографов израильских. Ну так вот мы переходим от одного языка на другой. Я хотел бы еще обратить ваше внимание, что дом трехязычный. У нас 3 официальных языка на этой территории свободы: латышский, русский, английский. Поэтому свободно переходим. И тут ни один участник не может присутствовать, если, участвовать в нашей затее, не зная хотя бы 2 из этих языков. Кроме евреев, которым позволено знать одного языка. Вот, например, Джонатан не знает ни латышского, ни русского, поэтому он спокойно тут снимает, не понимает. Но он сейчас как бы вторая черная голова, и его территория, бывшая территория израильского посольства, а так как он бывший снайпер израильской армии, то, возможно, и как бы там все сложится наилучшим способом. Ну и если есть какие-то вопросы у журналистов, то мы будем рады перед тем, как я делаю свое последнее сообщение, ответить на ваши вопросы. Да, Шаурей. Tas ir nopietns jautājums, kas atrāk to, kas šeit ir no Izraēlas draugi. Я не ожидаю серьезный ответ, тем более, что ответа вы, наверное, и не знаете, господин Рихович. Но, тем не менее, для новой газеты «Балтия», этот текст будет писать для РусЛСР-НЛВ, обои эти издания интересуют вопрос, предыстория дома этого известна, дорогого в смысле, как надолго этот проект, на ваш взгляд, учитывая, что там не отапливается что-то и так далее, то есть здание принадлежит государству, то есть как надолго? Ну, на мой взгляд, это очень просто. Так как журнал Рīgas laiks 30 лет выращивал ум этой страны и делал язык этой страны ясным и острым. Нет, острым не делал, ясным. Или стремился к этому. То, по-моему, мой взгляд такой, что хорошо бы Албису Тируксу, который организовал эту пресс-конференцию, все-таки дать возможность следующие 30 лет в благодарность за то, что журнал Рīgas laiks сделал для латышского ума или местного латвийского ума, подарить право пользования этим домом и территорией ближайшей на следующие 30 лет с оплатой всех коммунальных услуг первого года. Если через год у нас нет плана, как тут прожить остальные 29, то уйдем сами собой. А если вдруг будет, то договор о дарении на 30 лет прав пользования этим домом и этой территорией останется в силе. Я надеюсь, что это дойдет до нашего дорогого министра финансов и правительства от нашей родной страны.
Ответил на ваш вопрос, Андрей? Практически да. Ну, чтобы усилить эффект, потому что я... Какой эффект? К какому эффекту вы стремитесь? Ясно. Какой? Вот. Когда я был у литовцев в гостях, там, когда перед захватом, да, там был большой достаточно список инициаторов этого, и я запомнил, там, поскольку после третьего СИДа, вот, Бирковс, Гарец, это экс-премьеры, то есть за этим проектом, ну, поддержку стоят достаточно серьезные имена. Это так? Разные имена стоят и разные имена стояли. Я, к сожалению, не могу уже всех вспомнить и раскрыть. Их огромное количество. Ну, например, вот кто бы знал, что за этим домом стоит человек, которого вчера открылся выставка в МОМе, Педро Лейтао, который тоже, как уже обещалось, 9 апреля этого года посеял мухоморы над Нью-Йорком. Как вы обещали, 2 ноября посеяли мухоморы над Нью-Йорком, 3 сегодня посеем над Лондоном, 4 в субботу посеем над Парижем, а 5 в Берлине уже, тоже посеем свои мухоморы. А 6 вот Welcome to the Club, то есть 6 у нас тут 15:15 мы посеем и над Ригой. С Цесис вы уже разобрались, кстати. Цесис это то место, откуда все и полетело. Первый мухомор попал в стратосферу из города Цесис, откуда и Улдис Тиранс, тоже из города Цесис. И краски флага Латвии тоже из города Цесис. Ну, то есть все из Цесис. И первый мухомор в стратосферу попал, и Улдис Тиранс пришел. Ну и все дела оттуда. То есть все благо и ум Латвии приходит из Цесис. Есть какие-то еще вопросы? Да, последний. И в моей жизни, я надеюсь. Идея богатая, хорошая, но такой сторонний, не посторонний наблюдатель скажет, а не слишком ли жирно, поскольку у нас есть дом художника на набережной 11 ноября, может быть, объединить, а то там поражать кого-нибудь. Знаете, у меня нет настолько длинных рук, чтобы этот дом объединить с тем. Нет, лучше тот с этим. Нет, но мы тут присоединяем ближайшие территории, мы просто распространяем территории свободы. Вот сегодня мы обошли с Улдисом дом, и 1,5 часа оказалось, чтобы обойти этот дом, который вообще просто выглядит как дом, но это же мухомор, очевидно, да? Читайте Калиса Скалба 15, написанное в 1907 году в Хельсинки. Это мухомор, а не дом. А точнее, это гора свободы, вокруг которой мы вот сегодня обошли, 1,5 часа гуляли, ну и вот до вот набережной не дошли. Это не внутри нашей территории. Молодец. Есть еще какие-то вопросы перед моим последним объявлением мухоморным? Man jautājums, cik sākās izsoles vedē? Vispār. 8. sākās izsole. Vēl joprojām vēlreiz. Izsole sākās 5. novembrī, 8. vakarā. Reģistrācija no 8. Now, Jonathan, before my final announcement, before my final announcement, could you tell the BBC, the Deutsche Welle, all the journalists who came, could you kindly tell them what this house can bring to the bright future of the city and the world? The short answer is we don't know yet, and that's extremely exciting. It can bring everything it needs, everything it thinks it wants. It can solve problems that it knows it has, it can solve problems that it doesn't know it has, because this is a laboratory for conscious evolution, deliberately, consciously accelerating the process of evolution, how we evolve social systems, how we evolve businesses, how we evolve organizations, how we evolve decision-making processes, education, communication. This is a laboratory where all of that can be incubated, experimented, explored with, blown up, and we can try again from scratch. Nowhere else in Riga can do that. Very few places, I think, in Europe are able to do that or willing to do that. We're able and willing, nobody else is. Thank you. Vai kādam ir Pēter Brīniņa telefona numurs? Kas par tevi ir? Jā.
Vai tu varētu uztaisīt video zvanu? Viņš ir ierakstījis video. Viņš tev atsūtīs? Viņš ir pieslēdzis. Tikai, kur tas dators ir? Tur kaut kāds dators. Nu, tu stūrīti droši. Jā, palaid. Ja tā ir teic, Maksim, paldies tev. Paldies. Tas tad, jā. Tas kādēļ ir Vācijā. Tā, būs uz kuru, tu mums projicēs mūsu virsū? Galvenais, lai skaņa un bildi ir. Bet tu nepārtrauc filmēs. Kādēļ ir vārdu pārsprāt, kas tur? No datora kreisajā pusē uz maliņas stāv. Jā, izprāt ārā, kādēļ ir vārdu. The only company which promised to come to BBC England. Typical BBC. Greetings to BBC London. Tā, nu, ieslēdz nav, ja nav, tad nav. Nu, nav, tad nav. Nu, vienā sakot, ir vēl arī Peters Cīravā, kurš ir mūsu asins donoru centra vadītājs. And finally, Jonathan, let me make my final announcement. In which language do you think I should make? Hebrew. English. Bereshit bara Elohim. Or do you want me to continue? It will take a long time. You're right, read out the Zohar. Yeah. No, it's a Torah. Yeah, well. No, I will not. I will not speak in Hebrew. So, tātad visiem muļķiem visā pasaulē. Neapvainojieties un neapvienojieties. Esiet paši par sevi, dariet to, ko gribat, vēlams ziniet to, ko jūs gribat. Mācieties no sēnēm. Visu varu muļķiem! Urā! Visu naudu muļķiem! Visu slavu muļķiem! Visu baudu muļķiem! Darbu visiem pārējiem! Vēlam veiksmīgi jums svētku nedēļu, paldies, ka atnācāt. Cerams, ka mēs jūs vēl kādreiz redzēsim tikpat kuplā, un varbūt pat vēl kuplākā skaitā. Paldies visiem klātesošiem, bija ļoti patīkami ar jums šeit padomāt.